Nu, prom. 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 Purva ezers. Vasaras brīnišķīgākās, siltākās dienas ir jāpadvada tieši uz tādiem ezeriem. Apveļam laivu, jo skudras, es domāju, ka būs atkāpušās pēc šitā mazā rituāla. Un šodien ir brīnišķīga diena, jo es uz šito mazo Nomaļu ezeru, kurā, kā apgalvo, neviens cits nav makšķerējis, esmu atvilcis vēl vienu brigādi. Tātad viens ezers un 2 raidījumi par šo ezeru. Draudzīgā copas frekvence jau Čiverē, viņiem bija jānoķer saulēkts un tā tālāk. Linku uz viņu filmētojos varat redzēt apakšā, te. Tā izskatās viņu raidījums. Ezeram dziļums dziļākajā vietā pēc nepārbaudītiem datiem esot 1,20 m, dzidrs ūdens. Paskatīsimies. Tagad beidzam čakarēties, jābrauc iekšā, jo citādi vilks atnāk. Bet pasties kādas smukas dzērvenis. Tas pirms varbūt tomēr jāiēd. Izskatās, ka dzērvenis šogad būs. Latvietim izskatās, dzērvenis šogad būs. Diezgan daudz, ne? Labi, čau. Tieši cik rūktis, kā es domāju. Pilnīgi cita realitāte iesvērās. Re, Purva ezers un dzērvis spāla. Jau kļavu lapas sārtojas, jau dzērvis rindās kārtojas. Uz tālām zemēm viņa steigs mums šodien visus skolas veiks. Sveiki, skola! Ko tu no manis gribēji? Man es tā kā neesmu viņai parādā, es ceru, ka neko. Labi, maucam. Vai dieviņ, cik te ir sēklas? Bitīt matos. Kā žanra klasika ir tāda, kad parasti no ūdens tilpnes, kurās mēs makšķerējam, pēc tam pievilina ļoti daudz nevajadzīgas uzmanības pievērš sev. Tāpēc es teikšu, ka šis ir Purva ezers. Apmēram 60 hektāri, šiem kilometru garš. Senāk tas ļoti maliķojuši. Ziemā, vasarā. Bet tagad ir spēki, kas ir piesargājuši šo ezeru. Neļauj cilvēkiem darīt to, ko viņi dara ar visiem piederošu un vienlaicīgi nevienam nepiedarošu mantu. Un tāpēc mēs atbraucām, lai paskatītos. Šis brīnums man izglāba arī tajā pārplūkušajā aiviekstē, kad odi kaut no pieres acis ārā. Un viss bija tik grūti, tik grūti. Vecs modelis saucās Rivertus C. Sen vairs nav nopērkams, tāpēc droši var rādīt. Braucam un skatāmies, ko viņi tad saka. Viņi saka, ka tie ir asari. Nezinu, jāpameklē. Šitā te brauksim un sakāsim. Ūdens ir silts. Te ir tiešām asari. Padomā tikai, cik ātri. Pirmajā metienā ir galā. Tas laikam ir slikta ziņa, ko. Un tas nav asars, tā vīdaka. Paskaties kāda. Iekšā ir. Tā jau būs laba copa, ne? Pirmajā metienā, ka pasties, kā ielika iekšā. Ak, Dievs mīļais. Tagad būs operācija saucās. Operācija. Zupa tek. Operācija būs briesmīga. Kur tu, lai es tagad dabūnu tev ārā, kāds ķer un atlēt būs ko? Izstāsti man tagad. Ar izrautām žaunām. Tu gan izskatās, ka dzīvos. Ja nedzīvos, es viņu redzēšu. Jo līdekām citreiz ar izplēstām žaunām, viņa bija pa maz, man liekas, varbūt 48. Tā, jau klausies pirmajā metienā zivs. Kas te notiek tālāk, kas būs interesanti zināt. Tur ir viena lieta par to zivju atlaišanu. Arī tad, ja viņa asiņo, pēc noteikumiem, vai ne, ja nav paredzēts zivs. Šitā varbūt bija 51, varbūt arī bija, bet tas tik sīkas un vispār man līdeks nepatīk pārāk, tāpēc, ka viņas ir pārāk plēsīgas. Un ko es pamanīju? Tanī brīdī, ka ir ūdens līmenis, un tu turi asti ārā, kā jau parasti taimiņu atlaižot, es turu viņai varenais astes un elpinu tagad, lai viņš atelpojās. Un es ievēroju, kad Juris Bogdanovičs, tanī brīdī, kad viņš tur to asti gaisā, viņam pūšās ārā tās asins. Ja viņš atlaižot nolaiž asti zem ūdens līmeņa, asins pārstāja nākt. Un tas ir atlaižot šitās zivis, tāpēc arī asiņainas var laist, jo viņai tur apakšā spiediens sakārtojās un viņam vairs tā negāžās. Pirmais semestris ir beidzies. Braucam pie copas kolēģiem apmainīties ar izējas informāciju. Viņi sāka saulēktā. Tas nozīmē, motorstundas viņiem vairāk nekā mums. Tā tad arī iespējas sajust ko dzīvu.
ir vairāk nekā mums. Tomēr laidīs vaļā. Ne, cik jauki. Tā bija galvenā līdaka šajā ezerā. Nu, mēs nogājām visu malu. Jā. Bija kāds 7 reakcijas apmēram, kaut ko dabūja, kaut ko ne. Nu, te jau zivis ir. Ir. Un tagad mēs nolēmām vienkārši uz šitā tā dziļākā vieta. Jā, tā man teica. Un tad mēs vienkārši gāja un reku uzreiz būtībā arī lielākā zivs, kas mums ir bijusi, arī trāpjās. Tātad, jo dziļāks, jo lielākas zivis. Jā. Tere, šitais varētu būt tas, ka suģīti mities ar vieboniem. Šitāds. O šito es pēju. Nu, es turos. Vēl ir arī šitāds te. Nu, reku šitais. Ne? Nu, es nezinu, man ņem. Tādveidīgais Ņem kaut kāds. ciet, Viņš jā. jau var nekur neietu, ne? Nē, viņš ir seklais, jā, viņš speciāli seklais. Nu, tas tādu bija iedomājies. Tādu tu biji iedomājies, tādu tu arī dabūji. Kas man vēl ir? Deadfloat man ir rekur viens. Un tad ir... pavienās šito. Davai. Fantastiski. Nē, ir arī mazāks modelis, šitāds. Tas ir vēl labāk. Jo skaties, kuru tu domāji savās iztēlēs. Ko tu domāji, ja? Labi. Kaut kāds. Labi, iesim skatīties, pārbaudam situācijas un atkal tiekamies. Bučus visiem! Pēc pirmās doma apaņas ir skaidrs, ka ezers ir seklais, un tad ir sekluma gadījumam, pašā seklumā. Malais, tas ir tāds jocīgs Lucky Craft pasākums, kurš tā kā bumbulējās pa virsu un tad pat laikā ir novadāms uz leju. Tad ir otrs līmenis, kas jau ir tāds, kad es uzpeldu, bet es dažreiz ienirstu. Tas ir tas saucamais OSP Bentmino, ar kuru var šiverēt, un ja tās līdeks ir lecīgas, tad šitais te spīdumiņš viņām patiks. Tad jau ir cikliskāk ejošs, bet arī seklēs tas pats ZBL, kas ir tam zibbaitam tas seklējošais. Tas, ka viņam ir tās sasistās tīklatie spīduļi varētu patikt. Savukārt, jā, viņam būtu tāda iespēja, ka viņš urbi kaut kādos līdz 60 cm. Nu, šitā imitācija varētu būt laba. Viņam ir tas masas spiediens, tas undulējums traks un labs. Tad man vēl nekad Lubānā es palūdzu, lai man uzdāvina oriģinālo Lubānas briesmoni pretzāļu. Tas ir tipiskākais Lubānas briesmonis. Ja tās līdeks kaujās kā čanglienis, varbūt arī kaut kāds mazais čatarītis varētu strādāt, bet es par tiem čatariem nezinu. Man šogad viņi nav sākuši vidzemē riktīgi strādāt, tāpēc, kad nav augsts ūdens. Šeit jau droši vien nav augsts ūdens. Zinu, kā izdarīšu. Sena tautas gudrība. Protams, lai neiekultos nepatikšanās ar meža dienestu no stādītām platībām un lielāku pa 12 cm diametru, to nevajadzētu zāģēt. Bet es paņēmu vienu puru veglīti, kurai jau tāpatās bija tādas stresa pazīmes. Nekāda baiga audzē viņa nav. Un es piesiešu viņu priekšā, ir tās cilpiņas, kas man tur ir, un uztaisīšu vēja buru. Padomā tikai. Visi visu ēd. Paradīze. Es tagad esmu nodrošinājis ar to, ka man nepūš pa gaisu. Ezera sekls, tas nozīmē, ka zīve ir jāizaicina un viņi acīm redzami reaģē uz virsmu. Tātad šitais ir poperīts no Megabas, un šitais ir zipiņu vokarīts. Es domāju, ka poperītam vajadzētu būt labākam. Es to vienu iemeslu, kad viņš, nu labi, nu šitais jau arī grāb tā kā riebjās, paklausies. Viņš grāb. Bet es domāju, ka poperītis lielāku troksni taisa. Pamēģināsim poperi. Šitais ir ZBL Mino, kas ir faktiski garšīgākā raudiņa seklajās vietās. Viņš arī iet kaut kādos līdz 30 ceņiem, bet viņi var nodilbināt ilgāk. Šitais ir lielais vokars, ko es iedevu Kārlītim, tikai viņš neņēma sievišķīgās krāsas, viņš ņēma vīrišķīgās krāsas. Tad es paņēmu vēl šito bumbulīti, kas iet pa virsu, vispār neko neieķerās. Un šitais atkal ir tāds, kurš ir domāts par lodziņiem. Es nezinu, kā viņš kustēsies. Tas ir Bentmino Jacksonam. Viņš ir tāds labs iemest lodziņā vienā un tirināt viņas vietas. Viņš arī vispār negrimst. Un noslēdzošais, ko es te bišķī ieķēru, vēl noliku sev plauktiņā priekš domām, ir tas saucamais krievu labais, tas Pančeha saucamais. Pančehins pazīstu personīgi, uztaisīja pretzāļu vizuli, kurš ļoti precīzi lido, salīdzinoši ar citiem pretzāļniekiem, un ļoti labi strādā. Tagad mans doma gājiens ir, es saprotu, ka izskatās nedaudz dīvaini šādi.
Tas ir spinnerbaits. Tā doma ir tāda, ka šitais piesaista, tad tām līdekām izskatās, ka ar drosmi viss ir kārtībā. Tāpēc šitais piesaista un šito vajadzētu apēst. Tāda 4,5 colas siltiņa nekas briesmīgs nav. Turklāt es esmu izvēlējies maniņu, kas ir tāds maksimāli ļurastīgs, un tā sarkana baltā krāsa viņam ļoti patīk. Visos purvēzeros vienmēr tā ir. Es nezinu. Mēs cīnāmies par to, lai mēs izvilktu uz zivi, un ja mēs izvilksim pieklājīgi izmēru zivi, tad mēs viņu kopā tur uz tā pusadziņa arī gatavosim un ēdīsim. Tā kā jāpacenšās par labu kolēģiem, es jau nezinu, kā viņiem iet. Šeit ir ezera tuvumā ir dziļākā daļa. Ja kaut kas būs, tad būs. Ipci. Ko jūs pie kurva tur trakas? Kā ir Mārītas uguns, kur pareizi? Tept ar zviņām un tad lobīt noslēnāt, tik daudz tā melnā, jā? Jā, ja nav folija, tad jā. Vēži! Ev! Vēži? 100%. Parā. Jū, dzirnaviņas, 100 punkti. Un kam šitai no acis, redzi? Nē, tā nav acis, tās ir dzirnaviņas. Vēžu? Jā, vēži dzirnaviņas. Vēži atliekas Kārlim no vēdera. Jā, šitos nebija redzējis vēži tās dzirnaviņas. Kā viņš tur sauc, kalci kaut kādi šitien, redzi? Reku vēža spīlīte un reku vēža kalci kaut kādi. Tur kā viņi sāk? Var saukt kalcija rezerves, kuras atrodas galvā. Sauktas par dzirnaviņām. Līdekai vēderā. Tad jau viņas vispār pārtiek no krabjiem un citām gardām lietām. Jā. Kas man visvairāk bija interesanti, tas, kad uzķēršot to zivtiņš, izrādījās, ka viņai vēderā ir vēzīts. Un neviens viens lielāks, viens mazāks. Tad es sāku saprast, ka šitā vieta ir bišķi bagātāka nekā sākumā izskatījās. Ja ir vēzīts, tad vajadzētu būt arī asarītim, ja ir asarīts, tad vajadzētu būt arī labākai līdekai. Tikai viens, kas mulsināja, bija šausmīgi seklais un zidrais ūdens. Es domāju, Gunārs savā vēderā Snickers satiekās ar šito. Viņi garšo pēc vēžiem. Nē, akmens ar industriālu. Mēs kādreiz laidām uz visu dienu. Kādreiz jau gāja capēc uz visu dienu. Tev bija viena pludiņa makšķeri. Tad, kad kāds noķēra līdeklu, tad šitā arī pārtika to visu dienu. Mājās jau negāja. Latvijā neskarts. Makšķernieku ezers vēl tiek meklēts. Tas jau teicu, jā. Jā, baigi vienprātīgi ļāvā. Mēs Mārka pasakēju. Jā. Bet ir tas, ko arī mēs Birzaki runājām. Es tev to pastāstīju. Laist iekšā līdekļu. Es tāpat kā lūši Latvijas dabā. Viņi paši regulējās. Kāpēc mēs ar lielu pompu visi plaudējot laižam, audzējam un laižam iekšā līdekļu? Jālaiž ir zivis, no kurām līdekļs pārtiek, un līdekļs paši regulējās. Tieši šeit tas arī varētu būt. Jā. Bet līdekļi pati apēdīs, to pa vajag. Pati sevi var apēst. Jā, un ja būs ēdamais, viņas vairosies. Jā, būs. Tev nevajag. Un šitā figņie tikai tāpēc, ka valstī esam iemācījušies uzaudzēt daudz mazas līdeciņas, un ar lielu prieku aplaudējot laižam iekšā. Nu, un tad mēs tā pamakšķerījām kopā, izdarījām savus secinājumus skaistos pie ugunskura, un tad viņi aizbrauca.
Fantastiska copet, draugi, davai! Tiekamies! Galvu ziņā ir kopā kāds 10 līdekļi jums būs, jā? Vairāk. Tiekamies citos ūdeņos un citiem cilvēkiem. Makšķerē ar olti. Mēs esam atpakaļ. Nav ko čakarēties. Ja reiz bija labā vieta, kur ķērās, tad tā bija šitā. Rudens žužo, ārā +10, mēģinām līdekļus. Nekas jau jauns nav jāizdomā. Jāvienkāršo tas pats, kas ir zināms. Es makšķerēju no krasta. Man dēls un batās ir čempiņš mira street fishingā. Šitais ir purva street fishings. Es paskatos vienu mānekli. Nu, visi tagad ir bišķi rudenī sajaukuši uz tiem džerkiem. Šis ir smieklīgs māneklis. Te bija rakstīts, ka viņš atšķirībā no āra vidas temperatūras maina krāsu. Zinot, cik makšķerniekiem ir daudz visādu viltus un dīvainu priekšstatu par krāsu, es nezinu, vai viņš pareizi maina vai nepareizi. Tas ir šodienas jautājums noskaidrošanai, bet tas, ko es ar vienu metienu iztaistīju, tā, ka tā zāle, kur iepriekš ķērās virsū uz katru metienu, tagad nav uzķērusies, un tā ir laba ziņa. Tagad var droši doties jūriņā un sākt būt pētnieks. Tas, ko mēs esam aizmirsuši, ir vecais labais zivs instinkts. Šis skaistais sanitārs sēž, viņam tagad bišķi vēders kutu, tāpēc, ka nāk virsū ziema un pavasarī jau ir jānārsto. Līdz ar to daudz uzdos Mārim Oltam jautājumu. Klausies, noķēra ikrus, vaigos līdekai, bija liela ikra vēderā, vai tad nu pat nenārstos? Es atgādināšu, ka līdeka šobrīd briedina ikrus un pēc tam pa ziemu viņus vienkārši pagaida līdz pavasarim un tad šauj ārā. Līdz ar to liela ikra, vismaz uz aci, tā kā cilvēks to saprot, tas nav nekas neparasts. Tas ir viss kārtībā. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka tātad rudens šitās grib ēst un viņi sēd visu, kas kustās nepareizi. Sākam nepareizi kustināt. Jāizmet vēja bura. Tu negribiet peldēties, dārgā Priedīša kundze? Tā. Citādi jau mēs tu būsim otrā pusē. Un tad jau ķer vēju atkal. Šito vispār ir aiznesuši cilvēki. Twitch special. Es zinu, ka šajām kārtam ir gandrīz 20 gadi, bet pasākums, kas saucās dīvainu vibrāciju radīšana, viņš arī tikpat vecs un pat vēl vecāks ir. Tātad Twitch ir tas, ko es pamēģināšu šodien paskatīties paralēli visiem pāriem pētījumiem. Teica, Māris Olta un uzlika Netviča wobleri. Brīnišķīgi vienkārši. Nu, labi, skatīsies, kas tas būs. Reku zivs. Kas tas ir? Līdeciņa smuka, pasties kāda. Paldies uz redzēšanos. Pirmā šodienas līdeciņa. Šķirāmies kā draugi. Tā bija apmēram 48, 52 cm izmērā. Mūsu jautājums ir, vai ir kāda lielāka vēl mājās? Ak, Dievs, cik tā var ārā. Te taču nebūs nekāda pindelēšana. Jops, nu beidz, sākās brauzmains vējš, 7 metri sekundē, tūlīt tom brici. Tu man atnāksi un atbildēsi par meliem. Man cepuri uz ausīm jau jābār. Noērkojos. Bieži vien labāk ir izvēlēties mazus mānekļus siltā laikā. Bet rudens iešķirīt, tur nav jautājumu. Viena veca leģenda ir. Kārlim Goldmanim ļoti viņš patīk, bet ne jau līdekļu copēja. Nu šitāds saucās Ļeņingradas monstrs. Visi igauņi uz viņiem vienkārši ir stāv sajūsmā. Es viņu nezinu, kur vispār no kādiem. Nu, pamēģināsim šito. Tāpēc, kad viņam ir tāpat kā tai daivai, ko es pat tās uzlīdz bija. Nu, tā kā šitiem. Zinām, līdzība ir, redzi? Tikai viņš ir brutālāks un stulbāks. Un tā baltā krāsa savukārt ir viņam telpiskāka nekā tas zeltenais. Re, kur ir ērgus. Sāku mēs uztaisīšu rokādi. Es uzlikšu vieglākajam spinningam smagāko pavadiņu un smagākajam spinningam vieglāko pavadiņu. Tas notiek ar loterijā vinnētiem zlabiem. Man ir tā, šitā pavadīja 40 cm, viņai ir kaut kāda šitā šausmīgi stipra.
Te otra ir tik kaut kādas, 10 kiļi. Šitā ir lielāka, šitā ir domāt lielajām rudens lietām. Un tad ir tā, kad tad ir fluorkarbons, jo tomēr man patīk, kad gals nav tikai gluma pītā, bet ir arī tomēr kaut kāds fluorkarbons. Un mēs tie, kas esam meža iemītnieki, mēs fluorkarbonu tomēr mēram mārciņās, jo tā visa pasaule elpo, diemžēl, Angļiem par godu. Un tas fluorkarbons tātad ir kaut kādas 20 mārciņas, kurš tur tātad būtu kaut kāds 0,38, 0,4 apmēram. Un tad ir šobrīd mans perspektīvākais vizulīts, jau tiks uzlikts uz smalkākiem rīkiem, un mēs mēģināsim aptamborēt šo te vietu, vienīgo vietu, kur ir ezerā zālītes. Kā nākš proti, mana mīļā. Mana mīļā ziltiņa paties kādu. Redzi? Šito sauc par līdaku purva. Es viņu vilku lēni, lai gadījumā, ja viņai mamma seko, mamma viņu varētu uzkost. Jo daži rudens mānekļi ir tieši tikpat lieli, cik šitā līdaciņa. Bet tev līdaciņa, es teikšu paldies un iedot vēl vienu piespēli. Kur tev mamma dzīvo, saki? Visgudrāk dzīve ir vispār izvilkt, neizlaižot no ūdens. Jo tā izcelšana no ūdens ir traumatiska. Labi, viena ir. Iemetīsim vienu riskanto, iemetīsim cauri zālēm. Tā, ka diez vai ārā dabūs. Bet tā kā ir ūdens, vajadzētu būt, ka dabūs ārā. Redz, vēl viens operējamais aparāts. Šitam bija smieklīga situācija, tāpēc, ka viņš zin, kā izšķāvās ārā. Kā lecam mēs gaisā pilnīgi. Viņš izšķāvās gaisā, tāpēc tikai, kad es trāpīju ar vizuli pa zālēm. Un tās zāļu troksnis, tas viņam lika pamosties un uzklopt. Viņa bija kaut kur citur sēdoša, bet viņa baigi norāva no stopkrāna šī mana mazā aktivitāte. Tad skatieties, kā izpeld, kāda viņai tā maskēšanās lieta ir. Redzi, hups, nopeldēja un nav vairs redzama. Viss. Es saprotu, ka jūs šobrīd sāžot pēc televizora ekrāna. Tad ir sīkās tikai. Te var būt sīkās. Bet rudenī ir tā, kad var būt tur, kur sīkās. Var piebraukt arī lielās. Ko tad tā lielā ēd? Vairāk šitās sīkās. Sevišķi šādā dīvainā ekosistēmā. Kur es tevi izmodināju? Puķik viņš šeit ir foršas spēcīgas. Pasties. Tas, ko es teicu, redzi? Vēl viens zivs. Vēl viena lecīga zivtiņa. Tā viņa pieķerās, tā viņa saķerās, tā viņa atķerās. Dzirdi, man zvana, tev jāskrien. Tagad skrien. Ļoti labi, paldies. Bišķi papostīja lūpiņu. Bet, labi. Skola maksā naudu. Viņš beidz zvanīt varbūt. Viņš ir stulbs. Varbūt tur vēl viena ir ko. Reku viņa bija, redzēji? Opā, vēlreiz ņēma. Palikt vēlreiz ņēma. Viņš tā balieli izskatījās. Baigi agresīvā, pasties, cik ilgi, jau 5 vai 6 ņēmieni. Un viņi nav beigas vēl. Mīnus ir tāds, ka viņš tomēr ieķerās kaut kādā zālītē. Jā, ir, bet nav liela. Jūs vārtos sēdēja neliela ziltiņa. Neliela ziltiņa. Es kāds smukulī. Dieviņa manas mazais, taču kur tu te ielīdi? Tas bija tikai sapnis par līdaku. Es sārniskajā vējā jāmēģina trāpīt pēc iespējas tuvāk tām zālēm, jo man sajūta, ka viņas viss slēpjas iekšā tajās zālēm. Tikai vienīgi tajās zālēs, tā kā tur. Man šis ezers patīk, un es viņā visdrīzāk atgriezīšos tad, kad būs kluss, mierīgs un varēs ķert uz virsminīkiem. Tā kā tāds mazs kabatas izmēra ezeriņš, kurā ir iespēja padraiskoties. Nebaidoties, ka tev pieķersies kaut kas tāds, kas ieraus te ūdenī un apgādīs laivu, un vispār tavus pīšus atradīs tikai nākošajā pavasarī. Tādas lietas te nav. Bet viss pārējais ir.